Eduards Lakis ir multimēdiju komunikācijas 3. kursa students. No 16 gadu vecuma viņš aizrāvis ar filmēšanu, bet pēdējos 2 gadus veido profesionālus video pēc pasūtījuma. Runā TV uzzināja vairāk par viņa hobiju un guva vērtīgus padomus. Tu jau vesels 6 gadus nodarbojies ar filmēšanu. Kā nāca prātā šī ideja? Man tā ideja nenāca prātā, tā ir vairāk ģimenes lieta. Ar to ir saistīts mans tēvs, māte un brālis. Tā kā es jau 2. paaudzē turpinu šo te darbību. Pirmie soļi filmēšanā. Es atceros, man bija 5 gadi. Tur es vairāk tā kā piedalījos 2. kameras pusē. Un man bija dzimšanas diena, un tētis bija no televīzijas paņēmis lielo televīzijas kameru. Es taisīju savu šovu, kur es stāstīju par savām LEGO mantiņām, visu kaut ko. Mans lauciņš vairāk ir korporatīvais video, reportāžas, preses materiāli. Un tad bijuši gadījumi tādi, piemēram, strādājot ar valsts sektoru, tas, ka ir gadījies nofilmēt dažādas sabiedrībā zināmas un ietekmīgas cilvēkus, neveiklās situācijās, kad viņi pasaka neveiklas frāzes un tam līdzīgi. Skaties, šeit mums ir 2 cilvēki, kuri spēlē, un pastāst, kā būtu labāk viņus nofilmēt, lai kadrs izskatītos labi. Pirmā lieta, ko mums vajadzētu izdarīt, mums vispirms vajadzētu uztaisīt kādu koplānu, tā, lai mēs redzam viņus, kā viņi spēlē. Tāds neliels koplāns, kurā mēs redzam viņus abus divus un arī pašu galvu, kā viņi spēlē. Izdarīt mēs varam, piemēram, uzlikt kaut vai kameras statīvu, vēlams jau vispār būtu filmēt visu no statīvu. Nākamā lieta, ko mēs varam izdarīt, ir dažādas detaļas, piemēram, šeit, kur mēģināt nosakot bumbai līdzi, skatīties, kā viņi spēlē. Tad, piemēram, nofilmēt rokas. Jā, lai var redzēt, ko viņi spēlē. Tad, protams, arī pārslēdz rezultātu. Ja tajā brīdī, kad pārslēdz, arī nofilmē to, kā viņi izdara. Vēl viena būtiska lieta būtu arī pašu cilvēku emocijas. Vēlams noķert. Piemēram, tā puisis spēlē. Eduarda hobijs ir piemērs tam, kā teoretiskās zināšanas, kuras dod universitāte, var pielietot praksē. Jūlija Okoņeva, Armands Velpe, Runā TV.